Klausies, es zinu, ka tu esi aizņemts, ka tu esi sacensībās un tā tālāk. Man tev viens jautājums. Ja tu neesi tāds bišķi kaut kāds, no tā. Mēs esam gatavi braukt uz Turciju. Tas būs tik tālu. Pirmie kilometri sākās tagad. Ko pīpinies? Kas jūs pilnīgi dalba esat? Barbari. Tāds vienkārši musars, ne? Nu, vai, kas tu dauni? Tas nebija. Yeah, that's for you. Yes. For energy, okay? Danke schön. Es gribu, lai tu to salvetu izģēbi sev no reizes ārā. You friends stay! Tā šādi. Čāls nebija baigi priecīgs. Mēs reāli gribam tikt ārā no Serbijas. Mums ceļš ir tur. Tā, ka vispār mierīgi, ko 220 viņš brauc. Galvenais jau neuzrauties policijai. Ne? Vandedu. Mārtiņ, tu ahuijel? Kas tas pa prikau? Tā bija kožnēne? У вас есть машина, трамван? Viss ceļš ar kazām. Es mēģināšu viņus dabūt nost. More speed. More speed? Man patīk, ka viņš kāju uzlika uz mani pedāļu. Salīgā! Tas kasko. Ej, tu nopietni. Self-healing car. Mārtiņ, miskas tiek restartēta, rekur? Nē, zini, kas pa prikalu ir? Zini, kas pa prikalu? Kādā sakarā vispār cilvēki brauc no Latvijas ar mašīnām uz Turciju? Šī ir stulba vieta, kur meklēt valsts skaidrā ziņā. Tas ir dirsa. Ne jau tagad Turcijas robežā. Stāvot uzvārījās, ne? No šiem. Šis ir ritīgi slikti īstenībā. Šis ir ritīgi slikti. Lai mēs domājam, mums būs pilnīgā Es tik tā saku, bet nav labi. Mums bija ģeniāla ideja aizbraukt no Latvijas uz Turciju un palikt bagātiem, sapērkot šīs te neīstās Gucci šmotkas Turcijā un pēc tam Latvijā aizvest viņas un tirgot 10 reizes dārgāk. Un šobrīd gandrīz 3000 km ir pievarēti un 3 sērijas jau ir tapušas par šo braucienu. Bet tagad šī te problēma ar Mercedes uz pašas Bulgārijas un Turcijas robežpunkta, tas šobrīd ir mūsu lielākais izaicinājums visā šajā braucienā. Lai arī mums ar Mārtiņu ir domstarpības un mēramies ar krāniņiem, kuram tad ir labāks auto, šajā situācijā man ir žēl Mārtiņu, un es ļoti negribētu turpmāko ekspedīcijas daļu vest viņu savā auto un klausīties viņa zilajos prikolos. Un tūlīt arī izšķirsies, kas notiks ar Mercedes. Jūs daudz rakstījāt komentāros visdažādākās lietas, citi teica, lai atstājam viņu Bulgārijā un izmantojam Balcija kasko, aizvalkot uz kādu bulgāru servisu. Citi atkal rakstīja, lai braucam iekšā Turcijā un kaut ko meklējam arī Mercedes vietā Mārtiņam, ja nu gadījumā to miskast mēs nevaram sataisīt. Mans favorīts bija Čakī komentārs: Turcijā pārdot Mersi un nopirktu lielāku jumta bagāžnieku priekš BMW. Tā ir laba schēma, un to mēs noteikti darīsim, ja Spaiņa krāsas mistēriju mēs neatrisināsim. Bet kā ierasts, pirms skatāmies, kas notiks tālāk, sasmērējam tās siermaizītes un sagatavojam to melno tēju, jo šodien jūs visi būsiet šokā par to, ko redzēsiet. Un šīs dienas mūsu sērijas atbalstītājs šobrīd man ir aiz muguras. Viņš palīdz manai mugurai. Darbiņš Ambila, tas ir Latvijā ražots Pranamat Eko paklājiņš, kurš palīdzēs justies tavam ķermenim labāk. Tas palīdzēs tev kopumā mugurai, pret muguras sāpēm, galvai, sprandai. Jūs redzat šeit, ja ieskatās, var redzēt tādu kā lotosa formu. Tās ir tādas tā kā adatiņas, kas stimulē tavu ādu un tajā pašā laikā viņas nav kaitīgas. Gan pēc ilgām stundām montējot, gan, protams, arī kur Arči
Filmējot, tas palīdzēs. Filmējot noteikti palīdz, ka muguras saspringta, viņš palīdz atlaist vaļā. Un arī ejot svarzāli, dabūja traumu. Un Brannamats man palīdzēja atvilkt sprandu vaļā, kas ir riktīgi labi. Man ir ļoti grūti šajā īstajā rullītī tev tiešām iedot to mesiģu, ka mēs tiešām paši izmantojam. Un ne jau tāpēc, ka man ir pāri tricāram to vajag, bet tiešām tas pasākums palīdz tad, kad ir tās daudzās stundas filmēšanā vai kaut kur tev dabū iepīpēt tā muguru vai sprāda un nospiežās kaut kādi asinsvadi un sāk galva sāpēt. Tiešām šis pasākums ir bomba. Un kas ir baigi foršā lieta, kad jau Brannamatu visā pasaulē izmanto jau vairāk miljonu cilvēku, kas ir liels prieks, kad letiņu var. Un ja tu gribi iegūt savā īpašumā savu Brannamatu masāžu komplektiņu, ej uz linku, kas ir video aprakstā, ievad kodu VITOS un ties pie vislabākās cenas. Bet tagad skatāmies, kas notiks ar Mārtiņa spaini. Sanāk, mums jāmeklē Turcijā ir autoservis. Lai gan mums ir Balcijas arī īstenībā apdrošināšana. Kasko. Bet tas mums darbojās tur. Jā, pareizi. Vairāk nav. Tikko vēl bija. Kā, ja mēs teiksim Balcijai, kas bija pa vidu, mēs viņu aizstumjam apakaļ? Nē, mēs varam aizstumt viņu apakaļ. Mums ir tie antifrīzi Trodo kastēs. Jā, Trodo. Mums iedēja antifrīzi. Es varētu mēģināt saliet un apstīties, cik mēs esam viņu pazaudējuši. Un tad vienkārši saliet viņu un mēs varam mēģināt braukt. Tagašķēlēs visu laiku ņemam tā kā antifrīzi? Tas ir baigi sūdīgs variants. Jo viņš tek pārāk daudz tur ārā. Cik viņš ļoti tek? Viņš ļoti tek, pazies tagad stāvot. Tur ļoti slikti izstās. Jo man te ir veči, man ir trubi, ir pilnīgi tukši. Mums vajag autoservis. Tas ir tāpēc, ka tu divīti vilka, man liekas. Mašīnu. Tas ir uz Ivo. Ivo vienkārši atvilk divīti pirms tam tur. Tas ir uz Ivo. Viņš pie tā divīša domāja vēl iet līdzi tālāk. Tad viņš atmetās. Es viņam paslavēju, ka viņš tā kā malicis, ka viņš nespēja līdz pēdējiem, kamēr nenokāva mašīnu. Un te ir rezultāts īstenībā. Reiz teiksim tā, mums tagad vajadzētu saliet pilnu ar visiem ūdeņiem, ar visiem šķidrumiem, kas mums ir. Es esmu gatavs savu ūdeni iedot tev, kurus nopirku. Tev gāzētājs arī dara? Jā. Iemīst arī var? Jā, principā mums jebkurš šķidrums dara. Man vēl negribās čurēt. Nākamajā pilsētā ir kaut kāda garāža. Mums jāmēģina nenokaut mašīnu un jāizbraukt līdz tai garāžai. Vot sākās tagad kontents Turcijā. Gribējām feikās Deutschgebahn somas, jā? Dabujām. Davai, mēģinam. Es pārāk daudz slavēju šo mašīnu. Man liekas, ka viss pārāk daudz viņi bija šī. Jā, man liekas, mēs bišķi tomēr pārvērtējām, uz kuriem mēs braucam. Atlisiet lūdzu visus savus šķidrums, draugi. Es tā kā nopietni to teicu. Pagaid nopietni? Nopietni mums vajag viss šķidrums. Nav jēdzīgāka lieta tagad ūdeni iekšā? Jā, vienalga. Es tev teicu, šķidrums kaut kāds. Bet es padzeršos sākumā, ja? Lūdzu, nes vienkārši kaut ko. Klausies, Moškarčs vienkārši braucam projām, jo mums jau nav problēma. Jā, mums reāli labi iet mašīna. Es nezinu, Mums arī vietas nav, kur viņas paņemt. Mēs viņus fiziski nekādīgi viņam nevaram palīdzēt. Ja mēs arī gribētu viņus paņemt kaut kā, mēs jau nevaram nekādīgi paņemt. Ūdeni, vismaz iedod padzerties. Nāc padzerties. Es viņu tikko nopirku. Ņem reku alu nopērts. Ko? Ņem reku alu padzeries. Pagā, pirms tu lej iekšā, iedod padzerties. Dzer. Iedos man arī padzerties. Mēs dosim viņam? Tur nav gadījumā tā, ka mēs tik lēni, ka tur nepil visu ārā? Bet, protams, ka pil. Paskaties. Visu laiku vienādi līst ārā. Bet nav tā, ka pil tur bišķiņ trakāk ir. Mums ir divi varianti. Mums jāmēģina braukt tāpadās līdz tam servisam ir. Jā, apakaļ, man liekas, nav jēga braukt, ne? Tur jau nekā nebija apakaļ, neviens tās pilsētas. Vienkārši braucam tagad uz priekšu, izbraucam to, moštrikots veikals, nopērkam ūdeni un maucam vienkārši tālāk. Bet davai, zin kā, off-camera nepāmies tagad un reāli, tā kā, maucam vienkārši. Jā, tev vajag. Ātri jau tas šķidrums tur nav un viņš tak, kur tev nevajadzēja vēl kaut ko iedot, ieliet? Vajadzētu, jā. Es tev vēl iedošu ūdeni. Jā. Bet tas mums ir reāli sācies, man liekas, kaut kādu laiku apakaļ jau. Svar tā ir, kā es tur karoju rokā. Augstāk roka. Ideāli. Tas nav izcilākais plāns, bet vienīgais. Šobrīd Mārtiņš mēģinās nobraukt 20 km līdz tuvākai pilsētai ar cerību, ka motors izvilks un atradīsim kādu autoservisu. Problēma tāda, ka tūlīt jau būs 6 vakarā, un es neticu, ka Turcijā ir kaut kādi savādāki darba laiki, un visticamāk, ka viss būs ciet. Bet Mārtiņš ir noskaņojies iet līdz galam, jo Gucci pats pie viņa neatnāks, un varam redzēt, ka viņš ir nofokusēts
nofokusējies un mēģinās glābt savu AMG spaini. Jo, teikšu godīgi, viņš ļoti labi saprot, kas ir uz spēles likts ne tikai pilnīga Mercedesa izgāšanās šajā braucienā, bet viņam būs jāsadzīvo ar apziņu visu dzīvi, ka viņam būs jāsēžās BMW un jābrauc ar viņu uz Latviju. Mārtiņš arī starp robežu punktiem iepirka ļoti daudz ūdens pudelītes, sadraudzējās ar veikalnieku un tika arī pie krāna ūdens padeves, lai maksimāli dzesētu savu Mercedesu. Šis moments šobrīd ir lielākais pagrieziens visā mūsu braucienā un ļoti daudz kas izšķirsies tuvākajā stundā. Jo tad, kad viņš ir sistēmā un tad, kad mēs braucam, tad viņš tik ļoti netek ārā. Tāpēc, ka viņš ir spiedienā un kustībā. Nav jau pirmais rodeo vecīt šitā. Zin kā gonkās kaut radiātoru pārsit, piemēram. Zin kā uzreiz ir jātiek kaut kur tālāk sataisīties. Davai mēs Ivo mēģinam. Un tad mēs mēģināsim braukt uz priekšu sacūdīšu lokāciju, kur mēs esam. Arī, ka viņš mums baigi nav izticējis tagad, nu tā. Nu, Mercedes pat, ja līs tosels, ir labāks nekā šitas. Tā kā Mārtiņš tikko pielēja, viņš izbrauca, viņš bija tur. Iet līnija, iet nākamā līnija un tad aiziet tādā ritmā. Sorry? Insurance. Mārtiņš ar Ivo aizbrauc tagad uz to Turcijas robežu un izrādās, ka mums vajadzēja izprintēt ārā apdrošināšanu. Viņas pat otru tagad riktīgi paralēli, protams, Mersim tek ārā viss, kas var tecēt. Visi ir riktīgā stresā. Mēs te gaidām par āciju ziņu vai sajiet, kad mēs parādām telefonā. Vēl bagāžu pārbauda. Un tagad viņiem riktīgi bagāžas kontrole ir. Rake, whisky, vodka, alkohol. Beer. Where are you going? To Istanbul. Honey? Ataizies jau. Vienīgais, par ko es uztraucos, ir drons, bet it kā mēs skatījāmies pēc papīriem, kad lielo dronu nevar dabūt iekšā, bet līdz 250 gramiem mums ir vieglais mazais. Nē, bet prikals tāds, ka drons jau ir pie viņiem un mums ir pults. Jā, pareizi, jā. Tā kā mums kas jāizdomā, kā mēs to paskaidrojam. Nu, tas ir Nintendo. Domā, servis sanāks atrast? Es domāju, ka nē. Viņa atkal sūd uz to D3 office, viņam kaut kas arī nepatīk ar šito. Pārbaudīt vienkārši. Nē, ar to insurance arī. Joprojām nav ziņa no čaļiem, vai viņiem nebāž pirksts dibenā. Nu, ja viņi nedod ziņu, visticamāk, viņiem bāž dibenā pirksts. Es negribu, Robert, lai man bāž dibenā pirksts. Nu, piedod, Arčis jau neko nevar tur vairs izdarīt. Domājam par kaut ko citu tajā brīdī. Par ko tu domās? Es domāšu par saulainajām pludmalēm Turcijā, kuras mēs neredzēsim. Eiropas apdrošināšanas nestrādā Turcijā. Ok, tam mums vajag vienkārši paņemt vēl vienu. Viņa 50 eiro maksā. 50 eiro? Kā tu zini? Laim tikko uzrakstīja. Okay. Jā. Sorry? Yes. Mārtiņš seif var doties. Mārtiņš šeit, Ivo. Esam ienākuši. Mēs esam Turkijā. Tagad vienīgā problēma atrisināt ir tas, ka mums bija mums ritīgi īstenībā pila. Tagad, kad skatās. Bija vairāk, ja? Nu, tagad, kad apstājās, to redzēt, ka ūdens pila. Teorētiski mums ir 20 km līdz tuvākajai pilsētai, bet jebkurā variantā kaut kur gar ceļmalām skatīsimies, varbūt ir kaut kāds tā kā servisiņš, kur varētu piečinīt. Nu jā, mēģināsim braukt uz pirmajai lielajai pilsētai. Tur it kā es atradu kaut kādu servisu, ka ir. Ūdens mums ir, ūdeni mēs sapirkām, salējām. Pamēģināsim tagad pabrauksim kaut kādu brīdi un pastīsimies, cik ilgi mēs tā varam un cik daudz mēs to šķidrumu zaudējam. Un tā kā neko, tā kā ik pa laikam man gonkās šitā sanāk. Es nezinu, tur tie mūsu ap divu čibriki tie kaut kur ir, jo mums jau arī tagad iebraucot Turcijā mums nav zonas un nekā mēs nezinām, vai viņi sapako vai ne. Tā kā, kaut kā mēģināsim viens otru atrast. Ej, tu nost! Mēs esam tikuši Turcijā! Zini kā, man ir itīgs prieks, jo tev it kā to dronu nevar tā kā dabūt iekšā, bet mēs dabūjām. Viņš nepastījās man salonā. Viņš pastījās attaisīt bagžnieku, pastījās uz tām miljonas powerbankām. Prasīt vienu jautājumu man uzdeva. Vai tā ir baterija? Es teicu, jā, tā ir baterija. Un tad viņš pastījās, teica, ok. Tā kā īsumā nebija nekāds baigi trakā pārbauda. Ir tāda kruta sajūta, it kā viss ir kārtībā, mēs esam tikuši Turcija, mūsu galvenā pilsēta, kur Istanbula tojās, bet no otras puses mums ir viena
sudraba krāsas miskasti, kas mums rīktīgi sagādā galvassāpes. Ej, vēl tagad sāksies eksotika. Un zinu, ko mums vajag saprast, vai turku māk taisīt mašīnas vai nemāk. Tāds ir jautājums, vai jūs saprot kaut ko no BMW? Es domāju, ka es saprotu. Es smirdu rītīgi uz tosolu. Nu, kas mums te notiek? Jā, nu tek diezgan. Jā, tur žoska tek. Mēs nekur tālu netiksim šitā laikam. Tā ko tas situation bēdīgs ir. Bēdīgs, saka. Tas situation reāli bēdīgs. Labi, pamēģinām tagad atkal pabraukt. Reāli mēs šito visu laiku 2 litri, kurš mēs kaut kāds 5 minūtes varam atkal pabraukt. Un pastīties, man jau liekas, ka būs sūdīgi. Šitas būtu cietums, kur mēs būtu nonākuši visticamāk. Tur ir tā, nefilmē, tā ir armijas bāze. Tas ir pēdējais, ko tu gribi Turcijā filmēt. Pirmo reizi esmu Turcijā šitādā te veidolā ar savu semaku. Tik nereāli jocīgi liekas, ka jā, tu vari ar lidmašīnu aizlidot uz Turcijas kurortiem un tā tālāk. Bet šitas te liekas tik kruti. Labi, kur tie tur čoki mūs ir? Jo man nav zonas, ne viņiem pazanīt. Tā viņi man arī neuzrakstīja, kur tiekamies vai kaut kas. Mēs īstenībā pēc pilītēm varam pasīties, kur viņi ir. Mēs nobraucām 10 minūtes. Tā ir kaut kādi 4 litri. Tāpēc vidējā aritmētiskā var izreikināt, kad ir vidējā dirsa. Jā, ļoti daudz izēda. Tur tā smuki tek, jā. Viss trūklak. Viņš gandrīz litru kilometrā pačakarē. Mums vienkārši ir uz kādu mošai jāaiziet, tad, ja mērš Dievu jāpielūdz, es skatās, ka viņas te ir ļoti daudz. Mēs varam iet palūkties, laikam, jā. Es viņu varētu nodedzināt. Un to tad es nekad neuzzinātu. Ja viņi vispār būtu uz Robi vārdu, vispār būtu vienalga. Tagad tomēr bišķi jādomā, diemžēl. Šitai valstī man pārkāpt tos noteikumus ir bišķiņ jau bailīgi. Jā. Man liekas, tāda sevi viņas reiz gribas galvu nocirst. Abiem mums. Vai cik? Nē, tu piesūri. Nu, tu man tā kā... Es tikai armijas bāzi filmēju. Vai cik tu armijas bāzi? Reāli iebrauc Turcijā, bija 2 minūtes un jau filmēja armijas bāzi. Jebkurā gadījumā mums abiem ir pīdā Turcijā. Tagad nebūtu īstais laiks, bet varbūt tagad ir jāaktivizē tas slepenais pīkstils. Ko mēs ielikām iekšā. Nu, es īstenībā gribēju to ātrāk izdarīt, bet mums šodien bija tāda ļoti aizņemta diena. Man nesanāca laiks tam pieķerties, bet es domāju, ka Mārtiņš tagad cieši ļoti lielu emocionālo stresu. Kas tās pa kastēm uz ceļa ir? Kas te notiek? Te ir višķiņa wild west. Un zini, kas pats galvenais, mēs no malas izskatāmies noteikti kā rītīgā mafija no Latvijas. Nu, ja viņi neredz mūsu baļņiks, bet tikai mašīnu. Ja redz baļņiks, tad reiz kaut kādu pizju YouTuber no Latvijas, bet ja viņi neredz, tad ir izskatāmies pēc gangsteriem uz šo mašīnu īstenībā. Bet tā kā filmēs vienkārši. Mēs jau esam filmā. Tad garšo tam lopam. Šitas viņam garšo ritīgi, jā. Es teicu, ka jāiet ir lūgties. Tad arī Mercedes Dievu viss savedīs kārtībā. Jā, aizbraucam uz Turciju, būs ritīgi labais, Jā, ritīgi labais vienkārši. Ir reku, mēs jau uz te kaut kādu šrotā jau esam jau īstajā rajončikā, karoči esam. Ir, pasties, te ir šrotiņš. Lielam te kaut kur arī Mers stāvēs. Te kaut kur Mers stāvēs, iespējams, drīz. Šitas ir, ko mūsu Mers. Pēc pusgada, kad mēs atbrauksim viņam pakaļ. Es neesmu bijis Indijā, bet tas vibes liekas tāds tā kā Indijā, zini, kad tāds pilnīgs sviests tad notiek. Cīciņa zobos bez ķivarīts, aidā! Tu pieduries, pasies to Opeli! Mums šito Mārtiņam nopērkam. Šito varētu iemainīt pret Mercedes. Pasies, šis viņam reāli piestāvēt labāk nekā tas Mercedes. Stabil. Tāds vienkārši Need for Speeds te iet vaļā. Man patīk. Pārceļam visu mūsu bizīt un YouTube uz Turciju. Pasies šito! Tas bija sāps? Es nezinu, tās kaut kādas viņa mistiskās mašīnas. Arī kur ārbūs stirgo. Ej, tu nost! Viņam tūnings ir tēmā. Jā, viņam ir tūnings. Jā, pasties vienkārši, kas te notiek? About we are traveling from Latvia with cars. You are coming from Latvia? From Latvia with the cars, yes.
And we To where? to Istanbul. Turkey is a Yeah. big country. Yeah. Just Istanbul. And then we maybe go more. But you know now problem. Hello. Can you help us? Problem is antifreeze coming out. It's coming out? Problem. Problem, yes. Radiator. No, not radiator, something, because it's not radiator. It's somewhere there. Burası çok gelmiş ya. Büyük ihtimal soğutucunun üzerinden. Problem. Okay. Yes. Yes. No repair. Close. No possible today. Where it's we pay no we pay. Go home. Left, right. Two right. Two right, okay. Mercedes-Benz. Mercedes. They will work now? Mercedes-Benz. Maestro. Okay, you think today? Açık. Şimdi. You think today? Evet, Yes. şimdi open. Okay. Dirsā, mēs jau esam ritīgi vēl. Galvenais jau nemīst. Mēs atradām miskasti. Un re, kur ir otrā miskaste? Kāpēc viņi tā aizskrēja prom un vispār nepateica, kas notiek? Jaunie pimpauši arī klāt. Jā, left, un viņi teica two right, ne? Varbūt. Es nesapratu. Man liekas, teica two right, kaut kāds Mercedes. Varbūt jāiet vienkārši meklēt, kam varētu būt. Šita ir, neko ir, ne? Bet tas ir kaut kāds aksesuāri. Big problem, maybe. You see, we have problem antifreeze. Antifreeze? Yes, coming out. Mums sanāca atrast pašu Turcijas maistro. Viņš gan nav īsti Raimonds Pauls, bet, ja paskatāmies no malas, mēs saprotam, kādēļ viņu tā sauc. Viņa sejā var redzēt, ka Džeks saprot, ko dara, un tādēļ viņam arī ir klīčka maistro. Un mums te ienāca baumas, ka iespējams šis Džeks ir garā fāteris. Bet, ja paskatāmies nopietni, tad šī ir pēdējā cerība Mārtiņam dabūt pie dzīvības Mersīti. Tūlīt jau būs tumsa, un ja maistro pasaka, ka nevar palīdzēt, tad mēs arī šajā industriālajā rajonā paliekam un esam iesprūduši. Un arī vajadzīgās detaļas es pat īsti nezinu, cik operatīvi te viņas varētu dabūt, un vai vispār tāda iespēja būtu. Iespējams, mums būtu jāprasa Trodo ekspresa piegādu uz Turciju. Šobrīd dzēsēšanas šķidrums vairāk un vairāk pazūd no dzinēja, un viss paliek arvien sliktāk. Lai arī maistro nejūt spriedzi, Mārtiņš ir gana satraucies, jo šeit tagad izšķiras Mercedesa liktenis. Tev vispār ir paveicies, ja tā padomā. Jā. Bulgārijā mums šitā nebūtu. Bulgārijā visiem būtu vienalga. Jā. Šitā ir kaut kāda reāla servisa pilsēta, visu apkārt visādiem servisiem. Mēs šodien atrodamies Sārdēla Motors. Šis ir Roberta Brālēns, Sārdēla Motors. Šim? Jā. Salam meikam. Evo, mums ir reāli paveicies, man liekas, tā ir trubiņa tikai. Tā ir tikai trubiņa, nopietni. Liekas, skaties, tur nāc Robskies, redzat šitā? Redzat tur tak? Skaties tur. O, jā. Evo, bet toči, tas gan ir labi. Mums reāli, man liekas, ka ir paveicies. Un tu nebūsi novārījis motoru, tas arī ir labi. Nu, to mēs vēl nezinām. Do you speak English? No? Turkish. We just came from Latvia to here with the cars. Can I film? Yeah? It's okay? Thank you. Čaļi atļauj iefilmēt. Reāli stilīgi. Un šitais te riktīgi patīk. Tā pērle iekšā, kas ir? Vītek? Vītek? No. Klausies, kas pa gaisām? Labs! Nice! Reāli ieģimojam ar čaļiem. Pasies, kas pa diskiem. Reāli, štēl. Ko viņš tagad darīs? Es nezinu, ko viņš darīs. O, tur ir baloni! Labs! Labs, veicīt! Un audio! Paskaties, kas pa audio viņam ir iekšā. Te ir reāli tunings iet vaļā. Rītīgi labs tunings. O, ok, te viss ir. Jā, šitas čalis reāli ir uztaisījis. Paskaties, te ir viss. Kriši, mēs tikko iebraucam labot Mārtiņu miskasti. Mēs uzgājām šitādu Civiku, kas ir īstenībā bomba. Tur ir baloni iekšā. Tur ir muzons nenormālākais. Jā, reāli krūt.
Karoča, tas čalis, meistars, viņš noņēma to trubiņu, kas ir, saplīsus, pārplīsus pušu. Tad atbrauca kaut kāds čuvaks ar mocīti, paņēma to trubiņu un aizbrauca tā kā uz kaut vietējo trodo. Un tad viņš pēc tam teica, viņš būšot atpakaļ. Ko mūsu meistars tagad Perekurā ir? Jā, bet viņš normāls džeks, viņš prasīja, ko mēs saka TV, es saku TV, viņš baigi labi. Es teicu Latvijā TV, viņš ok. Tagad no muguras vispār nevar atšķirt vai robus vai turku vietējie. Viņš reāli pēc turka izstās, vai ne? Mēs tagad esam Turcijas kodā servisa rajonā, iedosim čaļiem Red Bulliņus. Red Bull? Oh, yes. Yes. Tu. Thank you. Viņam sānā te ir kompresors paslēpts, un tie baloni ir bumperi iekšā paslēpti abās pusēs, jā. 2 tanki, viņš ir rītīgi izmantojis vietu, lai varētu vairāk muzonšiku salikt, viņš te ir. Un tagad būs Renault busiņš ar milzīgu muzonu sistēmu, tu līņās atbrauks, Čāls uzrakstīja, ja? Un reku Čāls uzrakstīja busiņam un iebrauks. Iečiko. Es oficiāli pārvācos uz Turciju, man te tā patīk. Te slēpjās tas undergrounds, ko mēs visi gribam. Jā. Tu vienkārši pieduries? Mums te pat 30 metrus tālāk taisa Mercedes, un mēs te kaut kādu kārmītu taisam. Ja tev nebūtu salūzus mašīnu, mēs neieraudzījām šito. Wow! Tur ir normāls tusiņu spoceli. Wow! Šīs ir krūti. Nereāli krūti. Es nezinu, te man liekas tāda tehniskā apskata vispār neeksistē šajā valstī. Pasies, cik viņam tonējums priekšējiem logam ir. Vienkārši nereāli. Is this legal in Turkey? Legal? Problem. Problem? No problem. Problem? Problem. Jā. Ticket, jā. Ok, tas nav legāli šeit, jā. Police. Problem. Jā. In Latvijā problem as well. Problem. Ķipa, nav refleks tipā iekšā. Jā. Original. Tas šitie tev, ne? Yes. Jā? Original. Oriģinālais tas ir, un šitais te ir, tas ir ķīlētais. Nezinu, kāpēc, bet tas arī ir sots. This is problem, yeah? Problem. This is problem? Suspension? Problem? Problem. Yeah. Problem? Problem. Okay. This is problem as well? Yes, problem. Vēl viena mašīna parādīja, un man liekas, ka te īsti būs riktīgs lusiņš, jo te būs ļoti daudz mašīnas, jo visu laiku viņš man parāda telefonā, vai es gribu viņu apskatīties, saka jā, un viņš saka, viņš atbrauks. Tā kā tu līņās atbrauks tačka, īstenībā, ko es visvairāk gaidu, Turcijā ražot automašīnu, bet nenormāli uzķīlēta, un viņi būs šeit kaut kādu brītiņu, tā kā to es rītīgi gribu parādīt, jo tāda tačka es dzīvē neesmu redzējis. Nu jā, kur mēs esam atraduši tā mūsu problēma ir šitā pārplīsusī trubiņa. Tā bija tā, kas uztaisīja to problēmu. Nu jā, kur mūsu maistro ir sataisījis to, saliesim antifrīzu. Tad jau cerams, ka viss tagad tālāk būs forši. Jo, visticamāk, noteikti vienkārši no vecuma tā trubiņa ir kaut kur pārplīsusi. Mēs tomēr jau esam diezgan traki un pabraukuši un diezgan ātri. Bet neko saliesim antifrīzu, mēģināsim startēt un tev visam vajadzētu būt čotka. Un tad uz mītapu. Maistro ir labi pastrādājis. Viņš nieka 30 minūtēs konstatēja problēmu, izkurīja paciņu ar cigaretēm un sazīmēja, kur dabūt rezerves detaļu un visu nomainīja. Vot tas ir maistro. Viņš varēja mūs kā turistus kārtīgi uzmest un sastāstīt pasakas un izrakstīt milzīgu rēķinu, bet ļoti godīgi visu izdarīja, visu cieņu šim džekam. Un tas nozīmē tikai vienu. Joprojām abas tačkas ir braucams un Mersīts ir atpakaļ spēlēt ceļā uz Gucci, kur mums ir palikuši vien 250 km līdz Turcijas lielākajam fejkajam tirgum, kur mēs nonāksim pie Gucci un visiem pārējiem brīnumiem. Un par cik mums ir abas automašīnas braucams, mēs varēsim atvest pietiekoši jaudīgu kontrabandu un Latvijā kļūt stāvus bagāti. Tagad gan mēs saplūstam ar vietējiem un viņa autokultūru, kas mums te patiesībā ir pamatīgs kultūršoks, un tas arī nav viss, jo ceļā ir džeks ar auto, ko jūs vēl nekad dzīvē nebūsiet redzējuši. Ja jums likās, ka Civics ir spridzeklis vai busiņš ar kinozāli rulē, tad pagaidiet, kamēr ierodās rajona karalis. Tas ir Turcijas ātrs un bez žēlastības maksimālais līmenis. Rītīgi milzīgs paldies viņam. MVP. Viņš reāli MVP, viņš reāli izračīja šito visu. Bet Mārtiņa apsveic.
Mērķis vēl dzīves. Mērķis dzīves, mērķis ir viss kārtībā. Bet, zin kā, kruķi arī tas tajā brīdī uzreiz tas notika. Zin kā, gan uzreiz sagrupēties, lai ir tur visu, kur ūdeni sameklēt vispār, un lai braukt. Zin kā, šitie Džeks, viņš arī vispār, man liekas, vienkārši pastījās un saprat. It's okay? Okay. It's okay? Thank you. Thank you. Malcam. Nice! Yes! Ir, jā. Jā, pasaka paldies Džekam. Viņš izručīja. Really nice. Thank you. Thank you. Visi zina, ka čalis pēc darba laika paņēma un sataisīja šito miskastu, bet īstenībā paveicās, ka tā problēma nebija liela. Jo jūs saprotat, Meigs vēl nāc uz priekšu! Es esmu atpakaļ! Un tagad mēs brauksim, uztaisīsim mazu tādu piefilmēšanu šitām krutējām tačkām. Tas tādi interesanti spotu, čaļi mūs vedīs kaut kāda interesanta vieta. Reku Turcijas skrots brauc ar tonētiem logiem. Viņi pat tonē logas traktoriem šeit, paskatieties. Reku viņam arī kaut kādas ir tauras un LED gaismas. Te visi kaut ko ķūnē. Man liekas, ja mēs gribētu atgriezt ātras un bez žēlastības atpakaļ Spozmē, tad vajadzētu uztaisīt filmu Turcijā. Šitajā pilsētā. Te slēpjās izsas. Man ir tas vibes, ka tu līņās ies uz naudu un skriesies. Jā. Tikai lūdzu to nedara. Ne jau Mercedes. Tas ir meistaram mūsējiem. Bye! Bye! Viņam jau. Labs! Ej, tu nosvot kaut ko tādu, es varu, man liekas, tikai Turcijā ieraudzīt. Tik ahujēna, paskaties, tu paskaties. Zini par mani brāl, parakādas un bez žēlstības. Tu neko nezini par mani brāl, parakādas un bez žēlstības. Tu visu pilnībā zini par mani brāl. Nereāli stilīgi. Šitā apstādina mašīna, nenobrauc uz. Pazies, pat glāzes, viss te ir reāli dizainā. Viss ir padomāts. Pat glāžu savilcējs, pasies, kur viņš teica CNC, viņš visu uztaisīs tā, ka te čaļi tūnē. Viss, pasies, redzi? Viņš pat šitie viss, jā, tās maliņas ir vienkārši. Mazākās detaļas, viss čaļi te ir. Tā kā visi viņi domā, ko varētu. Tur garāžu. That's yours? Ankara. Ankara. Ok. Turbo Ankara. Tagad, ja jums vajag uztaisīt normālu turbīnu, tad ir tur garāža. Uz Ankaru jābrauc. Ankarā, karoči, tur ir jābrauc. Karoči, ja mums mašīnām noklājās turbīna, tad mums jābrauc uz Ankaru. What? Made in Edirne, kompilē. Kompilē? Viņš pats visu uztaisīts ir. Pats, ok. Rītīgi labs. Nice. Man patīk. Power. How much? Power. HP. Jā. 200. 200. Ok. 200, no? 200, jā. Normāli priekš šitāds mašīnas. Viņa jau maziņa tāda. Redzi, te arī, ja tas dizainīši visur. Te ir tas undergrounds, kas ir reāli pietrūkst. Mums tāda nav vispār vairāk. Tas mums ir viss, viņš ir kā nāk apakaļ modē, bet turki, man liekas, viņi ir traki. Mums jau īsti neļauj, man liekas, jau tik līdz kā kaut kāds kārs un kofija, ka viņi taisa, tad jau policija brauc. CZD reids un viss slikti. Šitāda mašīna uzreiz viņai izplēst apskatā. Tur cietumā vienkārši. Jā. Mēs sarunājamies tikai kaut kā Google Translate'ā un ar yes un no un tā tālāk, bet čaļi uz kaut kādu spotu viņi mūs ved, kur mēs varētu piefilmēt smukāk tās tačkas. Un principā mēs jau esam apmainījušies ar Instagramiem, ar čaļiem, jā. Rekurs atstāšu arī viņu Instagrams, kur jūs varat piesekot, lai viņi redz, ka latvieši pieseko. Honors ir mans bračka, šitais te čalis, viņš ir mans turku bračka. Tā mēs te tusējam, es domāju, ka šeit mēs vēl atgriezīsimies. Jo čaļi ir riktīgi viesmīlīgie, un tas Honors, kam ir tā trakā turku mašīna uzķūnētā, viņš arī pašus boģikus taisa.
Reāli skaties, kas man patīk. Ok, daudz cikāk smējās, tur lētais ķūncē, kas, bet viņi par to naudu, ko viņi taisa maksimāli ķūnīgi. Viņiem ir, viņi pie visa piedomā, reāli, viss ir. Pie viss gaismas, viss spīdometriņš, viss. Pilnīgi viss. Un galvenais, ka tas viss ir tāds čotka nostrādāts. Tu skaties, viss ir smuks sataisīt, visas pogas, viss pārējais. Viņi no tā, ko viņi var atļauties, viņi uztaisa vienkārši bombu. Jā, tas gan, jā. Un iečikot, te viss ir rekur, viss paklājiņš, viss reāli čalis ir reāli padomājis. Man patīk tas, es nezinu. Man patīk Turcija. Mēs te pārvācamies dzīvot. Dilēma šitām visām pasākumam ir tāda, ka vajag ļauties plūsmai, ja? Nevajag mīst. Ja kaut kas salūst, maucam līdz galam. 2 stundas apakaļ, kad mēs bijām uz tās Bulgārijas robežas, Turcijas. Jā. Nekas jau traks bija skaidrs, ka to mērs var sataisīt un vispārējais galvenais bija saprast to, ka bija jau kaut 6:30 vakarā. Un tā kā neviens jau baigi nestrādā vairāk. Mēs atradām pirmkārt to meistaru, kurš sačinīja, un tad vēl tie džeki, kurus mēs tagad iepazinām, un vienkārši, kur mēs tagad esam, kaut vēl 2 stundas vēlāk. Nu, tā kā nereāli krūti. Ļoti krūti. Tas arī, ko mēs gribam šajā braucienā parādīt, ir tas, ka nevajag mīst un jābrauc ceļojumos, jo, ja jau šīs te mašīnas tik tālu ir aizbraukuši un viss, tas jo tu nekad nezini. Atkal tas, tā kā 2 stundas apakaļ, pat vispār mēs nevarējām iedomāties, ka mēs te kaut kur būsim. Un tāpēc ir jābrauc, ir jādara, ir jāriskē, ir jāmēģina iet iepazīties ar vienalga ko. Jo tu nekad nezini, kas tur bez tam sanākt. Izlīst no tās komforta zonas, ja, tas ir baigi vērtīgi. Un tās ir atmiņas, ko jūs visu dzīvi atcerēsieties. Šito mēs, Mārtiņ, reāli atcerēsimies. Nereāli labi. Mūsu jaunie turku draugi bija ļoti viesmīlīgi un bija pat gatavi ņemt mūs savā paspārnē un ļoti gribēja, lai mēs nebraucam prom. Pulkstens jau bija pāri 9 vakarā un mums bija vēl jānobrauc 250 km līdz Stambulai, ņemot vērā, ka tā ir milzīga pilsēta un esam te pirmo reizi, būtu labi līdz pusnaktī tikt galā. Tādēļ mums jāatvadās no šiem džekiem, bet šis ir tas brauciens skaistums. Tu nekad nevari zināt, kas notiks tālāk, un iepazīt šos te džekus tikai tāpēc, ka Mersīts salūz, bija ļoti liels gods un forši to visu bija parādīt tev. Čaļi šito mašīnu salīdzina, ka tā ir Turcijā kā Mona Lisa, jo viņi ir viens no viens. Un viņi ļoti lepni ir ar šo automašīnu. Viņš sponsorē šito taču. Viņš čipa ir sponsors. Jā, sponsor, jā. Viņš arī ir sponsors saviem čomiem, tā kā diezgan labi. Let's go! Mēs uzlīmējām to Pūru Baltikas uzlīmi tai tačkai. Un viņi nevar piedvināt vairāk, līdz ar to tas ir ko drobī sliktā karma. Tagad tā Pūru Baltikas, viņi ir jau tagad arī Turcijā. Un tā ir tā, ka zina, ka tāds Covid. Viņš iet uz mašīnā virsū, un viņas neiet vairāk pēc tam. Nebija puķi? Kaput? It's okay? Viņš jau nesok, viņš jau nepielādīs mašīnu vairāk. Nice. Esam salauzuši džekiem tačkas, uzlīmējot Pūru Baltikas uzlīmi. Tas laikam notiek tad, ja līmē tačkām, kas nav no Baltijas, tad jā, piedodiet džeki. Bet tagad esam gatavi doties uz Stambulu. Un var just jau tādu pirmo sagurumu, kas sakrājies visā šajā braucienā, jo teikšu godīgi, viss šis, ko esat jau redzējuši iepriekšējās sērijās, ir viens dūls brauciens, un plānojot to nevienā brīdī nebija doma, ka tas izvērtīsies tik jaudīgi. Šeit arī parādās tā skaistā puse, kādēļ ir forši pašam braukt ar savu auto piedzīvojumā, nevis vienkārši ar līdmašīnu aizlidot un tusēt kurortā. Labi, ir, protams, lielāks stresiņš un vairāk pienākumu, bet tos piedzīvojumus tu atcerēsies visu savu dzīvi. Un pats galvenais, ka joprojām esam ceļā uz mūsu mērķi tikt pie Gucci un citu feiko brendu drēbēm, un mūsu biznesa plāna ideja ir joprojām dzīva. Tagad priekšā mums ir vairāk kā 200 km braucot pa bāni, un ja nekas mums tagad nesalūzīs, jau drīz būsim Stambulā. Un esam jau tuvu nobrauktiem 3000 km, kas
Liekas pilnīgs kosmos, kas to būtu domājis, ka tik tālu nobrauksim un joprojām turpināsim to darīt. Jā, šīs automašīnas joprojām brauc. Labi, mērsim temperatūru panelī nerāda pareizo, bet vismaz šobrīd nekas nelīst ārā no motora. Jūs redzat evakuātoru? Tie neesam mēs. Nē, īsti, Mārtiņ, par to, ka... Ui, labi, chill. Par to, ka tu šodien izdzīvoji, Mārtiņ, man tevi dāvana. Wow! Pasties, Mārtiņ, šiem. Mēs vienkārši jums jāsāk zeltā kāpt, mēs jau Turcijā esam, saprot? Paldies, vecais. Tas jau par to, ka tu izdzīvoji šodien. Paldies. Tā mašīna izdzīvoja šito lietu. Nē, šitas ir reāli Mercītim. Viņš ir pelnījis šitādu apzeltību. Viņš šodien, jā. Bet šodien arī sagāja ritīgi. Reāli krūti sagāja. Tīsmā vispār šitā diena tāda krūti, tā. Jā. Ļoti daudz, kas ir noticis. Mums ir 70 km līdz Istambulai. Es domāju, kad mēs čistā aizbrauksim. Mēs arī bijām pie Turcijas robežas gandrīz. Jā, mēs gandrīz palikām īstenībā šodien Bulgārijā. Jā, pasties, reāli krūti. Tev īstenībā arī piestāv tāds, Saldais tāds kods? Ķipa, jā, tāds bling, tā kā. Tāds tā kā milfenēm patīk. Viņas patīk milfenēm tādas lietas? Jā. Vai tad? Jā. Šī tāda spīdumīņa? Ka man tāda ir. Viņa uzreiz tāds, hello! Labi. Jā. Pasies, rekur, draugi mīļie, Kārbais ir Turcijā atvērs vaļā arī šāns kaut kādu, bet izstāst, ka tas nav autoplats, tas ir vairāk saistīts ar ēdināšanas biznesu, tāpēc nav bišķiņ arī nosaukums ir pamainīts. Man liekas, nav sūdīgi īstenībā, maleči īstenībā latvieši. Ja kāds kādreiz domājam, ka mēs ar Robu esam nedaudz deģenerāti, mēs esam, ka mēs kaut kā braucam tur dīvaini un tur kaut ko nerespektējam, tad tā kā šeit, man liekas, vispār katrs, kurš brauc tas vietējais turks, viņi vispār ignorē pilnīgi jebkuru. Tad mēs esam 3 joslu ceļā, viņi var braukt pa 2 joslām, vienkārši pa vidu brauc, viņiem netiec garām. Viņi jau kodiem tālajiem brauc. Vispār bez jebkādiem pagriezieniem viņi močī. Tā, ka bišķīt kaut kā, viņiem, liekas, autoskola nav bijusi vai kaut kas tāds. Mums jau patīk, mēs jūtamies kaut kādā savā dzīvnieku kaut kādā zoodārzā, kur mēs varam pēc kaut kādām 20 minūtēm, pusstundas būsim Stambulā. Īsmā jau tagad jau var redzēt, tā kā man liekas, tā Stambula ir tik milzīga, ka jau kaut 20 km pirms Stambulas jau reāli šakali šitas ten čaus to vieglais šakali. Tas rumāns šakali tikko iebrauc joslā pa vidu. Ir, man liekas, tas pats, ne? Ir. Jā. Tas pāterīs. Šis vispār nestās. Stilīgi mēs kaut kādā concrete jungle braucam iekšā. Šitas gan krūti izstās. Ļoti smuks skats bija. Tā kā ne jau, ka baigās augstceltnes, bet ka nenormāli daudz cilvēku. Jo tās mājas ir ļoti daudz, tāds tiešām tās betona džungļos. Tas nozīmē, ka turkiem te kaut ko ir ko darīt. Jā, tu izbrauc 20 minūtes ārā, nezinu, kaut no tās pašas Rīgas, ko visi saka, kas ir nenormāli tur pilni ar cilvēkiem. Vienkārši 20 minūšu laikā izbrauc un tev, kas tur bija kaut kāda purvi, ko tā dabas taka tur patās. Tīreļu taka, jā. Tīreļu purvs. Tas ir sliktākajā variantā, tur 30 minūtes no Rīgas centra. Es te reāli pamēģinu kaut kur no šitienes tikt ārā uz kaut kādu purvu savu. Netiks. Tagad tādā ziņā jau, man liekas, ka mēs vispār nevaram sūdzēties ar to brīvo vietu, kas mums ir Latvijā. Jo es domāju, tur tajā blokumā rajonā tur diezgan sūri varētu būt. Viņam jau tur kaut kāda savs kaifs ar, bet mums grūti saprast. Viņi vēl mirkšķina visu laiku. Ķipai vajag vai nevajag, viņi mirkšķina. Ja jums liekas, ka Latvijā mēs nemākam smuki braukt, tad salīdzinot ar Turciju, mēs esam eņģelīši. Un to vēl citā sērijā es tev parādīšu. Tagad pats galvenais, mēs esam iebraukuši Stambulā. Jā, abas tačkas ir sasnieguši Stambulu.
Turcijā. Un mēs esam ļoti tuvu mūsu galamērķim Turcijas Gucci tirgumu. Drīz sāksies mūsu lielais bizness, par ko visu laiku runājam. Ja runājam par pašu Stambulu, tad šis ir galvenais Turcijas finanšu un kultūras centrs. Protams, liela loma spēlē šeit Gucci šmotkas. Tā gan nav galvaspilsēta, ko mēs iepriekš mazliet sačakarējamies, bet tā ir lielākā Turcijas pilsēta. Viņa ir masīva. Viņa pat skaitās 16. lielākā pilsēta pasaulē pēc populācijas ar gandrīz 15 miljoniem cilvēku, kur mēs varam paņemt visu Baltiju, sareizināt ar 2 un ielikt vienā pilsētā Stambulā. Un pēc izmēriem šī pilsēta ir 18 reizes lielāka par Rīgu. Šī tiešām ir ikoniska un ar vēsturi bagāta pilsēta, un ja ieslēdzam vēsturnieku Vītolu, tad šeit ir bijuši arī būtiski vēstures kari, veidotas lielas impērijas, un šeit ir saglabājušās daudz vēsturiskas celtnes, kas ir gadsimtiem senas. Starp citu, Stambula tiek uzskatīta par pilsētu pasaulē, kas šķeļ 2 kontinentus. Vienā pusē ir Eiropa, bet otrā Āzija. Un, lai arī tas tiešām izklausās neticami, mēs šeit esam atbraukuši ar mūsu miskastēm. Mums tiešām neviens neticēja, ka varam to izdarīt, un ka tā ir ļoti slikta ideja, bet te nu mēs esam draugi. Turcijā, Stambulā. Tikko atbraucām, reāli ieparkojāmies ar rītīgāko stresu. Nu tā, kad mēs to nenofilmējām, jo tas bija nenormāli stresaini, tad bija tēs laiki iet satiksmi garām, un tad bija jāparkojas iekšā, un vēl te sastājās mašīnas, un visu laiku tik tuvu kāds tev nobrauc, un tāds sajūta, ka kaut kāda avārija būs. Te bija pilns ar mašīnām, un te visu laiku arī mašīnas brauc. Visu laiku tāds haoss šajā pilsētā. Nemāk tie turki normāli braukt, viņi pilnīgi d***jobi. Viņi brauc tā kā noraud. Ja saka, ka Balkāni brauc baigi dūli, tad Balkāni brauc ļoti labi. Šeit Turcijā ir bišķiņi pakaļā ar šito visu pasākumu, ne, Ači? Pilnīgā pakaļā. Kad 5 reizes man iedzina barģūrā gandrīz, tas nav normāli. Bet tas ir tik inčīgi, ka tā kā ir vairāki bāņi cauri pilsētai. Nu, tas kaut kas neredzēts. Viņš, man liekas, nav recepcionists. Viņš ir kaut kāds vienkārši random darbinieks. Mēģini iečakoties viņu? Jā, bet viņam iečakoties ir pasies, viņam ir nevis viņš caur booking.com to apskatās, kur laimi rezervē. Viņam te tāds blociņš ir, viņš blociņā pierakst. Viņš bišķi nesaprot, kas mēs esam pa cilvēkiem. Viņš man sauc visādas vārdus tur. Gorans, Hamets, Umairs. Tā nu mēs mēģinām tagad iečakoties. Pujaks īsti nesaprot neko. Viņš laikam pirmo dienu strādā šeit. Un es ļoti ceru, ka mēs drīz tiksim iekšā numuriņā. Viss būs ok. Tu zini, kur mēs esam atbraukuši ar tā mašīnu? Uz Stambulu. Nu, kurš vienkārši brauc uz Stambulu ar misenēm? Šis te numuriņš ir tā galvenā vieta, kur mēs tagad dzīvosim. 2 dienas. 2 dienas, jā. Tā kā Roberts ir galvenais, viņš vienkārši maksā. Jā, es maksāju, tāpēc man ir lielā gulta. Jā, un es nemaksāju. Bet es tā sapratu, ka vismaz es nemaksāju. Es varu gulēt mazākā gultā. Pag, tu nemetīsies šitam klāt? Baigi dārgi bija. Nu jā, bet tie jau samaksāja. Mēs tik daudz ko vispār izdarījām. Jā. Mēs bijām 6:30 no rīta, mēs bijām Sofijā, Bulgārijā pie tās mājas, apčurātā viesnīcā, kāpēc kaķmīzliem, kurus smirdēja ēdām brokastis. Braucām ar Trābantu. Mēs bijām pie čigāniem. Sarbraucām uz Turciju. Man pārsprāga antifrīzam truba. Pārvārīja motoru gandrīz. Mēs sataisījām. Mēs iepazināmies ar čuvakiem visādiem, autodītēlēriem, un mēs sarbraucām uz Stambulu. Jā, cik mēs to izdarījām. Nice. Tagad mēs bišķi atpūšamies un maucam uz tirgu. Mums ir jākaulējās, vecīt, mums ir mūsu perekupčiks rītā ieslēdz. Man patīk šitie. Jā? Davai? Apsoli, ka neatdosies tā pa lētu, fuj, pa dārgo. Oi, nē, šitie man ritīgi patīk. Jā? Man šitā šmots, kad šitie labs. Šis būs bomba rītā. Ja parasti, ka tu mašīnu pēc, baigi nekaulēnamos, tad tu rītā saņemsies? Es tev rītā iemācīšu, kāda rēbis jāpērk. Ok, labi ir. Davai? Baigi pārliecināt, izklausies. Jā, tāpēc, ka not our first rodeo vecais. Es esmu arī bijis šitēdos rodeo vecī. Man arī ir bišķi pieredzīgi. Nu,
īstenībā jau var nebūs nekāds spečuks, tu par tām mašīnām varētu neko neteikt, jo ok, tu varbūt kaut ko nokaulē, bet tu ies vienmēr. Jā, bet tu nenokaulē un Nu, bet es vienkārši jau sākuma cenā nopērku lētāk. Ko tad? Nu, tieši par 1000 lētāks nopirkšu to Mercedes. Nē, jau tu viņu nopirki, bet kosti tev viņu sagādāja. Nu, bet kosti arī tev to Mercedes sagādāja. Tagad to BMW? Fuj, to BMW, jā. To viņš neatzīst vairāk. Un jau nākamajā sērijā mēs ar Mārtiņu dosimies iepirkt kontrabandu. Plāns ir sapirkt dažādas feiko brendu drēbes un nokaulēt maksimāli zemāko ciparu, lai mēs viņus varētu dabūt lēti un Latvijā pārdot dārgi. Bet par cik mums sanāca iekulties pie maistro un satikt turku stancerus, nāksies to visu rādīt nākamajā sērijā. Un es arī nebiju paredzējis, ka šis procents izvērtīsies kā hameleona rotaļs ar tik daudz sērijām, un es ļoti ceru, ka tev patīk tas, ko rādam. Ir brīžiem arī mazliet jāpagaida, jo tas darbs, ko ieguldam šajā projektā, ir milzīgs un cenšamies maksimāli visu nostrādāt, lai tev būtu baudāmāk šīs sērijas skatīties. Un par cik nākamajā sērijā jau ejam uz tirgu, ierakst komentāru, kāda brenda šmotkas būtu vispieprasītākās Latvijā, jeb kas vislabāk strādāt pēc tam tirdziņā Latvijā, ko mums vajadzētu nopirkt, ierakst komentārā. Un te ir viena nianse. Ja jums likās, ka aizbraukt līdz Turcijai ar šīm tačkām ir izaicinājums, tad īstenībā trakākais mums ir priekšā. Mums būs jākaulējās ar profesionāliem un slīpētiem turkiem. Tas nebūs viegli. Un tie džeki zina, ko dara. Viņiem tirgošanās ir asinīs jau kurā paudzē, un mums ar Mārtiņu būs jāiet karā. Ja gribam kaut ko uzvārīt Latvijā un kļūt bagāti, gatavojamies cīņai un tiekamies nākamajā sērijā, nākamajā Turcijas piedzīvojumā.